Sveiki! Mani sauc Laura Grēviņa. Esmu bloga 1+1 LV autore. Man ir 2 dēli. Vienam tuvojās 4 gadi, otram 1. Esmu piedzīvojis tātad 2 dzemdības. Un laika posms starp šīm 2 dzemdībām, kas ir pagājis, ir 2 gadi un 10 mēneši. Tātad, nedaudz, nemaz. Par dzemdībām. Man abas dzemdības ir notikušas dzemdību mājā Harmonija, kur ir iespējams arī ūdens dzemdības, kādas bija man, un abas dzemdības ir bijušas dabīgas 100%. Bet tad par priekšsvēstnešiem. Abas dzemdības sākās ar kontrakcijām. Man nav bijis nenoslīdējis vēders, vismaz es to neesmu pamanījis. Nav bijis gļotu korķis, nav nogājuši ūdeņi. Tikai un vienīgi kontrakcijas. Manas mīļās kontrakcijas, bet pirmajās dzemdībās kontrakcijas sākās 24 stundas pirms bērns piedzima. Tātad vesela diennakts pagāja kopš brīža, kad es jūtu, ka kaut kas sākās, līdz brīdim, kad tiešām piedzima bērns. Otrajā dzemdībās tas jau bija daudz mazāk, tās bija kaut kādas 6-7 stundas. Bet pirmās dzemdības tiešām bija daudz garākas un fiziski daudz grūtākas, jo tās bija pirmās. Es nezināju īsti, ko gaidīt, un it kā zināju, bet tāpat laikā nezināju. Otrās dzemdības fiziski arī bija, protams, grūts process, bet es viņām biju daudz vairāk sagatavojusies. Līdz ar to viņas arī man likās vieglākas. Bet tad par priekšsvēstnešiem. Abas dzemdības sākās ar kontrakcijām. Man nav bijis nenoslīdējis vēders, vismaz es to neesmu pamanījis. Nav bijis gļotu korķis, nav nogājuši ūdeņi. Tikai un vienīgi kontrakcijas. Manas mīļās kontrakcijas. Bet pirmajās dzemdībās kontrakcijas sākās 24 stundas pirms bērns piedzima. Tātad vesela diennakts pagāja kopš brīža, kad es jūtu, ka kaut kas sākās, līdz brīdim, kad tiešām piedzima bērns. Otrajā dzemdībās tas jau bija daudz mazāk, tās bija kaut kādas 6-7 stundas. Bet pirmās dzemdības tiešām bija daudz garākas un fiziski daudz grūtākas, jo tās bija pirmās. Es nezināju īsti, ko gaidīt, un it kā zināju, bet tāpat laikā nezināju. Otrās dzemdības fiziski arī bija, protams, grūts process, bet es viņām biju daudz vairāk sagatavojusies. Līdz ar to viņas arī man likās vieglākas. Kontrakcijas man šķiet līdzīgas vēdergraizēm. Kad viņas sākās, tad liekas, ka vēders tā kā savelkās, tad atkal atlaiž viņu, atkal savelkās, atkal atlaiž, bet tās sāpes kļūst arvien biežākas un biežākas un biežākas. No sākuma viņas varbūt ir tikai tā kā vēderā, tad jau viņas šķiet pārņem visu ķermeni, muguru. Un tas arī tas ir, pēc kā var pazīt, ka tās ir īstās kontrakcijas. Jo, ja sākumā vēl tā kā ir šaubas, tad varbūt pēc stundas, pēc 2, pēc 3 jau tu saproti. Sāpes nepazūd, tātad viss notiek. Bet es kontrakcijas atpazinu arī pēc tā, ka es lietoju kontrakciju aplikāciju, kur man palīdzēja tā kā saskaitīt. Jo tajā brīdī, kad viņas sākās, tu it kā tu saproti, bet tu piefiksē, bet ir forši, ka ir tā aplikācija, un tu vienkārši nospied pogu, un beigās paskaties, tiešām viss notiek. Un tad, kad piezvani vecmātei, tev ir ko pastāstīt. Man bija tādas un tādas un tādas. Tas bija vismaz tā, kā es darīju. Pa vidam es, protams, arī iegāju dušā, kā jau pienāks, pārbaudīju, vai kontrakcijas nebeidzās. Kontrakcijas nebeidzās, tad zvanu vecmātei, prasu, ko darīt. Pirmajās dzemdībās viņa teica, tu droši nesteidzies, paliec mājās, atpūties. Man, protams, tāds satraukums, kur tad es tagad palikšu mājās, man jādzemdē. Nē, es negulēšu un neatpūtīšos. Bet viņai bija taisnība, tiešām pagāja 24 stundas, kamēr tas mazais piedzima. Bet otrajās dzemdībās es zvanīju vecmātei, kad arī jūtu, ka kontrakcijas jau tā kā tiešām ir. Un viņa teica, lai es braucu uzreiz. Bet otrajās dzemdībās jau tā arī mēdz darīt, jo otrās dzemdības mēdz būt ātrākas. Bet kontrakcijas vispār man šķiet,
Tu viņām vari sagatavoties tikai ar kaut kādu elpošanu. Tev ir jāiemācās pareizi elpot, un tad arī būs vieglāk kontrakcijas pārciest un vispār dzemdības. Tas, manuprāt, palīdz tiešām. Abās dzemdībās piedalījās mans vīrs Toms. Viņš bija liels palīgs tieši emocionālā ziņā. Viņš varbūt nezināja visu laiku, ko darīt, bet mums bija ļoti feina vecmāte, Aija Mikova, kura viņam, man liekas, visu laiku deva padomus, kā palīdzēt. Piemēram, viņš man stāstīja anekdotes. Protams, deva tur padzerties, kaut kādus dvielīšus nolika, kur vajadzēja. Bet man ļoti palīdzēja tas, ka es ar viņu varēju runāt. Precīzāk sakot, viņš runāja, es klausījos, jo es nevarēju parunāt. Un viņš lika arī mūziku fonā, kas arī palīdzēja visā tajā procesā. Anestēzija dzemdībās man nebija, jo es dzemdēju Harmonijā, kuru ir dabīga dzemdību iestāde, un anestēzija nav pieejama. Līdz ar to es biju jau sagatavojusies, ka man tāda nebūs, un viss nav variantu, dzemdēju dabīgi. Pirmās dzemdības bija ļoti garas, bet dabīgas, mierīgas un saudzīgas. Otrās dzemdības bija ātrākas, bet arī diezgan saudzīgas. Pirmās no otrajām dzemdībām atšķir tieši tā sagatavotība mana. Ja pirmajās dzemdībās tomēr tas viss ir tik jauns un nepazīstams, un ķermenim tas ir nenormāls šoks, kas notiek pēc tam, tas atkopšanās arī ir daudz ilgāka. Un otrajās dzemdībās jau tu tā kā zini, ko gaidīt. Protams, tāpat tas ir grūti un ilgi un sāpīgi, bet ķermenis kaut kā laikam to pieredzi atcerās, viņš jau zina, ko darīt, un arī pēc tam atkopšanās ir daudz ātrāka. Tas brīdis, kad tu satiec savu bēbī, tas, protams, ir, man liekas, skaistākais mirklis dzīvē, lielākais pasaules brīnums, jo tu esi izdarījis nenormālu darbu, pēc kura tev ir tāds atvieglojums tajā brīdī, kad tas mazais ir ārā, un tad tu viņu ieraugi vai nu sev blakus, vai virsū, vai tētim rokās, un saproti, wow, tavs bērns, un tu to izdarīji. Tā mīlestība, kas tajā brīdī rodās, tas ir neaprakstāmi. Tas ir jāpiedzīvo. To nevar aprakstīt ar vārdiem. Man abi puikas piedzima ļoti līdzīgi tētim. Viens piedzima 54 cm garš un 3,5 kg smags, otrs piedzima 55 cm garš un 3,9 kg smags. Abi ļoti līdzīgi izskatā, līdzīgi tētim, bet tomēr vēlāk jau sāka kļūt arī bišķiņi atšķirīgāki. Bet no manis viņi jau izskatāja diezgan maz jāatzīst, jā. Viens piedzima 40. nedēļā, otrs 41. Ja jums gribat dzirdēt kaut ko smieklīgu no dzemdībām, jo dzemdībās smiekli nav tas galvenais, kas figurē, vai ne? Galvenais ir sāpes. Bet, es varu pastāstīt, ka es biju izlasījis, ka pirms dzemdībām ir kārtīgi jāpēd, un mēs tad arī braucām, paēdām, lai gan man bija jau sākušās kontrakcijas, pasūtīju kartupeļu smaidiņus, tādi friktēti kartupelīši, un tajā brīdī kontrakcijas sākās vienkārši ārkārtīgas. Mēģināju paēst, izdevās apēst 2 smaidiņus, no kuriem pēc tam, diemžēl, arī ātri atbrīvojos Harmonijas pagalmā, tik līdz mēs bijām atgriezušies. Jo ķermenis laikam jau attīrījās un gatavojās tiešām tam lielajam darbam. Un, bija tāds negadījums, bet tas ir normāli, pilnīgi normāli. Grūtnīcas, ja man ir jāpasaka viena lieta, kas jums varētu palīdzēt dzemdībās, es teiktu apkūstiet elpošanu, nopietni. Paskatieties kaut kādus video vai aiziet uz grūtnieču vingrošanu, jo tas tiešām ļoti atvieglo procesu, nopietni. Jo pirmajās dzemdībās es tam baigi nepievēršu uzmanību, bet otrajās es jau gatavojos un goda vārds kontrakcijas bija daudz vieglāk paciešamas. Un tā elpošana arī dara brīnumu dzemdībās, tā kā to ir vērts apgūt. Un otrs, jūs ticiet saviem spēkiem un sev un neļaujiet nevienam noteikt, kā jums dzemdēt. To zinat tikai jūs, kā jums vajag. Neklausieties nevienā citā. Tikai sevī. Jūs varat konsultēties, bet pieņemiet to lēmumu, kā jums būs vislabāk tikai jūs pašas. Lai jums izdodas!
Čau!